prieks redzēt jūs visus šeit klubā Godvill improvizācijas šovā Spiediens. Un nu jau pavisam droši var teikt, esiet sveicināti arī pavasarī. Improvizācijas šovs Spiediens sastāv no vairākām īsām kodolīgām etīdēm, kuras pirms tam nav iestudētas. Improvizācija tā ir spēja reaģēt uz situācijām, kuras iepriekš nebija iespējams paredzēt. To arī darīsim šovakar šeit uz šīs skatuves. Jūs diktēsiet noteikumus, dosiet ieteikumus par darbības vietu, par profesijām, emocijām, pilnīgi jebko, kas jums ienāk prātā. Mēs improvizēsim un sagādāsim jums labsajūtu. Improvizācijas šovs Spiediens ir bez cenzūras, un šobrīd visu uzmanību lūdzu video ekrāniem. Dalībnieki Kaspars un Oskars būs komentētāji. Uzdevums jums šai etīdē, jūs visas savas kustības darat palēlinājumā, lai labāk varam apskatīt. Jūs runājat brīvi. Pasaules čempionāts lapu grābšanā, etīde lēnās sporta spēles, un mēs sākam kā ierasts ar skaļu 3, 2, 1 aiziet. Visi kopā! 3, 2, 1 aiziet! Dargie televīzijas skatītāji, labvakar jums mājās, labvakar, lai kur jūs būtu. Varbūt skatāties iPadā, jūras krastā, kas to vai zina viens kopā. Kā vienmēr, Egons un Ritvars. Jā, labvakar, paldies, ka šoreiz pieteic arī mani, paldies tev par to. Nav problēmu, pasaules fināls, kā nekā pasaules fināls lapu grābšanā un 2 labākie vīrieši uz pasaules, kuri darbojas ar grābeklu tā kā neviens cits ir šeit. Jūs valdībām iepazīstināsim, varbūt uzreiz ar Jā, varbūt arī varētu mums mīļajiem skatītājiem pateikt, ka es esmu izbijušais čempions. Tas jau vairs nevienu neinteresē. Jā. Un tomēr, jā, iespējams, ka tas nepalīdzēs komentēt to visu. Šeit labajā flangā un zilajā džeparītī mazliet apspīlētajā ir puisis no Jelgavas, tieši tā pasaules čempionātā aizcīnījies Jelgavnieks mūsējais Vasīlijs. Un atkal tumšai kraklā ir viens no manas komandas biedriem, kas parasti palika aiz manis, kā jau mēs zinām iepriekš, es biju čempions, Andris no Aizkraukles. Jā, pasaulē labākie grābēji ir latvieši, un kā izrādās abi ir deputāti. Varbūt, ka var dot paralēlas, varbūt, ka nevajag. Varbūt arī dos startu un sāksim komentēt. Jā, puiši ir beiguši iesildīšanos, un to mēs varam sākt šo te čempionātu. Tā, kā mēs redzam, Andris paņem grābekli no zemes, kas viņam tieši šobrīd bija pilnīgs, pie kā viņš uztais savu izteiksmi, tā man jau pazīstama, un metās ar grābekli pļavā iekšā pa to laiku. Vasilijs tikmēr ar makšķeri sazīmēja trajektoriju, kā viņš grābs pēc tam. Ļoti dīvains paņēmiens tāds man iepriekš nav redzēt, bet Andris joprojām turpina grābt vīna gliemežus. Kāpēc vīna gliemežus? Droši vien ir kaut kas padomā, taču Vasilijs ir izdomājis uzmest virsū balonu ar ūdeni pretiniekam. Tas ir neatļauts paņēmiens. Tomēr tiesnesis to nemana. Ūdens izšķis, kā mēs zinām, tas ir 5 sekundžu sods Vasilijam. Protams, viņam tagad jāiztieši 5 sekundžu sods stupas pozā. Bet redzam, ka tas Andri ir iedvesmojis vēl vairāk. Bet viņš tādā brīdī jūsinās un neizmanto šo te handikapu. Andris ir atvēris zārku. Viņš ir paņēmis 2 grābekļus un atvēris zārku. Viņš airē ar 1 grābekļu sēžot zārkā. Tas ir ļoti labs paņēmiens, slavens arī Alūksnes pusē. Redzam, kā abi divi ir atvēsējušies, un kurš pirmā? Jā, Vasilijs dabū pa purnu. Pārdaugava Gavilē. Skatieties, Andris atkal veiks aizliegtu paņēmienu, viņš tur sev vēderā. Nedrīkst veselīgi. Tieši šī brīdī tiesnesis pievēršās viņam, protams, Vasilijs saņem sodu, jo redzot to, ka Andris cieš. Un ēd pats savus vīngliebešus šobrīd. Ir noticis neticamais, abi divi viens otru mēģina izdarīt, draudzīgi paēst kopā. Fenomenāls fināla notikums, taču tojoties finišam viens no viņiem tomēr taču aizrīsies un iespējams nomirsis. Tā, šoreiz tā nenotiek, tāpēc arī Vasilijs nolika grābekli! Vasilijs noliek grābekli, jūs zināt, ko šī sportveidā nozīmē nolikt grābekli, tas tāpat. Ai, Andris dabūja pa purnu! Līdz ar to mums ir uzvarētājs Vasilijs negodīgi, bet ir uzvarētājs pasaules čempionātā. Šis čempionāts tika translēts arī Eirosportā, ja nemaldos. Ļoti labi, paldies! Turpināsim mēs ar Līgu, Juri un Krišjāni. Mēs to ar skaļu 3, 2, 1, aiziet! Un tad es gribu, lai tur man ir tāds rozā, tā kā balons, tā kā bet lai es no rīta varu iziet, iedzert kafiju un vienkārši tā teikt paskatīties, kas notiek manos īpašumos. Tas ir ļoti fantastiski, ka jūs piezvanījāt man.
Es esmu ļoti labs meistars šajā ziņā. Tieši kā man arī Es taisu no dabīgiem materiāliem. Arī mazas cilvēciņas redzam. Jā, viss dabīgs. Nu, pirmais, ko mēs sāksim ar tiem izmēriem, kā jūs domājat, kādiem vajadzētu? Es domāju tā, lai es galvenais pati tur varu ietilpt un varbūt. Es domāju, lai nāk no sirds tā vieta, kura jums ir, lai no krūtīm jūs iet. Tā ir mana piebūve! Mana piebūve! Formālas domas, jā, vēl ir suns. Suns. Jā, suns. Jūs pēc viņas savācat visu? Savācat? Jo jābūt kā... Gadās. Labi. Nu, tagad ir mana sāca. Ok, mēs varētu parunāt par cenu varbūt tagad. Varētu parunāt tagad. Jā, tomēr tāds sveiks. Es domāju, no jums nauda izskatās pēc jūsu figūras un drēbēm nebūs šķērslis. Jūtu. Tas ir jūsu. Manējais. Atcerieties, jūs toreiz man izbūvējāt šķūrī. Jā, toreiz bija laba samaksa, bet, man it kā vienmēr uz 5:30. Ja jums nepieciešama piebūve vai šķūrīs, Juris, neatteiks, labi galvot. Izdevās uzlaust, kāda bija parole? Vienu atrast, bet viņam ir tikai 2 trīti. Tas ir īstais, pamēģini viltus atrast. Jā, ar čilšu, ne? Ar čilšu. Andris čilšu. Ir īstais, 2000. Nu, ko sagatavojaties uz 2 dienām etīde atdzīvinām grāmatu. Sākam kā ierasts ar 3, 2, 1, aiziet! Un tad es viņai saku, varbūt ejam. Nekā. Sestā jau šonedēļ un nekā. Es kā zolīts cilvēks pieeju klāt. Un vienkārši vārdiem saku, galīgs tukšums. Tas gan nav labi. Un nekā negrib man ar mani komunicēt. Ne, tieši mans vārds izrāja no mudas, ko es gribēju tev pirms mirkļa teikt. Tev vēl kaut ko Jā, ielēj. Ielēj man kaut ko no šīs. bezalkoholiska vālu. Bezalkoholiskais beidzies, es tev varu pateikt, visas sastāvdaļas ielēj šeikerā. Lai notiek. Klausies. Man pēc mirkļa varētu sieva ienākt. Ko? Man pēc mirkļa sieva varētu ienākt. Un ko man darīt? Izliecies, ka es te nenāku bieži, labi? Citādāk viņi man mājās bieži vien saka, pievienojos Paula Valērija atvainošanās vārdiem publicēja, tāpēc, lai vairs nevajadzētu labot. Viņi man tā dodas. Es sapratu, ka jocīgi. Ah, tu! Es zināju, ka to kā būs krogā. Valērija! Jā! Tava dzimtā sieva! Valērija, tas nav tā kā izskatās. Ah, tā! Lūk, kas notiek ar Romānu. Romānu! Paldies Dievam, vismaz, ka viņš ir romāns. Es domāju, ka jums ir romāns. Nē. Tu sevi slēp homoseksuāli? Nē, es sevi slēpju alu. Tas nav tik traki. Vienkārši man uzreiz pirmais, kas ir tāds prātā, tevi ieraugot atkal krogā, bija mūsu sirsnīgā saruna ar Lauri Reiniku. Mēs par tevi runājām. Tu atkal tiecies ar Lauri. Tu zini, ka man Lauris, tā nevisai. Tu zini, ka viņš pa mani vienmēr saka attālums, tikumu liberalizēšanās. Viņš tev vienkārši gudri pasaka, ka tu esi debīls. Romāni! Varbūt jums ar kaut ko ieliet. Jā, man lūdzu mokala tē bez ledus. Diemžēl ar pirmo sievu Lenu Igors Krupājs izšķīrās, kad viņam bija 27 gadi. Ko tas tavs romāns cenšas man pateikt? Pasaka viņam, ka mans tēvs ir mana svaigākā klipa pirmizrādē. Nopietni, Romāni! Nav pilns rublis. Sievieši kaut kā atsvaidzinoši. Un tu labāk padomā, vai tu nāks tagad ar mani mājās, vai arī paliksi uz mūsu šeit. Mūsu laulībai ir jau gandrīz beigas. Vienīgi mans tēvs man atrunāja sacīdams, noskatījos Kiviča vadīto raidījumu Rampas uguns, patika gan raidījums, gan kā Kivičs to novadīja. Vienā vārdā sakot, nesamāksloti! Vienā vārdā sakot, ja nu reiz mums tās attiecības tuvājās beigām, vai tu nevarētu man samaksāt rēķinu? Tieši tāpēc es attādu šeit. Jūs reiķis sastāda
baltā maģija. Baltā maģija, paldies! Aktierim, paldies Andrim Mīvičam, ka aizdev savu Twitter kontu uz brīdi. Bet aplausiem nerimstot! Varbūt Raptulis! Uz spiediens skatos! Soliņa. Jūs savukārt pateiksiet priekšā kādu vienalga priekšmetu, vārdu, lietu, kuru aktieriem būs jāiepina savā aicinājumā Karīnai. Karīna, tev zvaniņš ir, ja tev nepatīk, tu zvani un viņi tīsies prom. Tas tā kā izsaukt policiju apmēram. Mums vajag pirmo ieteikumu. Sēdačkas! Televizors, ļoti labi. Tātad dodamies pie Karīnas, uzsākt sarunu, iesaistot vārdu televizors. Pirmais vārds. Man nav ieroči. Man jau likās, ka tik skaistas būtnes var redzēt tikai televizorā. Ieraugot tevi, es sāku šņākt kā televizors. Tā, mīļā, es gribētu, lai tu būtu manā ekrānā. Labdien! Man čoms strādā teļu veikalā, es tev varētu vienu platotā pa brīvi. Labdien. Varbūt video. Pagaidām televizoru ņemam nost, iedodam kaut ko citu. Sēdačkas! Harpūna! Harpūna! Tu zini, kas ir harpūna? Es arī nē, bet iepazīsim kopā. Tev jau uzsīt, prom. Es vēlos tevi uzdurt uz harpūnas. Brīdi iedomājies, ja tu būtu maz dzīvtiņu un kāds idiots uz tevi šaut ar harpūnu, es lektu priekšā un skaitītu tev vairāk ācie, ka veido. Kas tā pa balsi? Klausies sevi. Ok. Vēl varianti. Grābeklis. Grābeklis. Sveiki. Man patīk tavs smaids, vienīgais man zob kā grābeklis. Wow! Es te kaut kā grābu lapus, es esmu simplatnieks. Jāmadzēju, ka tu sēdi uz netīru soliņu. Jā, tas mans čoms grābeklis. Paldies! Paldies Karīnai! Paldies Normundam! Karīna nebūs prom! Mēs tev dāvinām Normunda Runduļa jaunāko albumu. Un gala ar karsto sapņiem un kokteļiem. Iespējams, tev tur arī mēģinās sist kanti. 5. aprīlī viņiem ir dzimšanas diena. Iespējams, tas ir īstais vakars, kad uz turien aiziet. Izlem pati. Lai tev labs vakars, vēlreiz aplaus Karīnai! Un Normundam Runduļam! Pārkārtosim skatu, kur nebūs. Mēs ar tevi turpinām spēlēt. 3, 2, 1! Aiziet! Raņģēs kā. Klausītāji, esam atgriežušies mūsu radio Pitīt matos. Tā pie mums šogad ir ieradies saukšu tevi tavā īstajā vārdā Aivars. Bet var man saukt sarvārdā biškops. Biškops, jā, ļoti labs. Tu pie mums šodien esi ieradies, kā es dzirdēju, kaut kādu jaunumu. Jā, es ilgu laiku to gatavoju un, godīgi sakot, strādājot kopā ar šo debišķīgo radījumu saimi, es esmu radījis vienu debišķīgu projektu. Man ļoti patīk, ka tiek ierīti tieši tie vārdi, kas tur ir. Es ceru, ka kaut kur mēs arī iedzirdēsim vārdus pietot, jo tas man tā, tas pietot ir tā, ka varbūt vīriešiem tā kā... Dzed uz ādu. Jā, tiešām. Varbūt neliksim klausītājiem vilties un kaut kāds dziesmu no tavu albumu.
Pirms 5. Kas ir tā dziesma? Zum. Zum, jā. Bet kas ir tā dziesma? Kas tev kaut ko tādu uzrakstīja? Nu, es vairāk gan pievērsos tām, kas pa zemi, respektīvi zemes bitēm vairāk. Un tad man ienāca, ka vienots šī dziesmā var būt, ienāca prātā viena tieši doma, ka varētu būt par zemes bitēm, par kamenēm. Un nosaukums Zum ir ļoti piemērots kamenēm, šķiet, jo bitēm ir bišķiņ citādās, tas zim. Tas ir citādās. Ko mēs Nē, kāpēc es tev stāstu? Paklausīsimies tādā dziesmā. Zum. Klausītājiem patīk vismaz, cik es te redzu, un es uzreiz reitings kāpju. Vai klausītāji vairāk, kā saka, simpātiju, jā. Vairāk var dabūt uz āru. Uz āru. Bet klausies, es dzirdēju, tu biji arī ne tikai pie mums, bet kaut kur aizceļojis viņām līdz uz ārzemē. Es biju zemes laikā, jo... Zemes laikā, vai tu pits lido? Es biju ar tām aizlidoju. No, ok. Kur es lido zemes laikā? Nu, viens daļa. Studijā. Halo! Labdien! Es gribētu jautājumu pa Aivaram. Jā, mums tieši Aivaram studijā. Lūdzu, klausos. Aivar, kad tu dos man uz stopu? Paldies! Es stopu neatceros, bet pēc balss tēmē es atpazinu, ka tas ir Gunārs. Varētu būt, viņš laikam notis klausot, bet mēs par stopu nerunājam. Pusstops gan bija. Ienāc tikko īsi, tas ir Gunārs. Gunār, pusstopu, tu pats man toreiz uzlikt, un tā kā liecieš mierā. Aizmirst. Jā, halo? Sveicināt šeit... Pagaidiet, uzliks skaļrumu. Sveicināt! Piedodiet, ka traucēju, es gribēju ar jūsu raidījumu starpniecību palūgt savam vīram Gunāram atvilkties mājās. Paldies, ļoti jauka balss, Aivaram, paldies! Gunārs sieva. Varbūt turpināsim šis vai visu kaut ko mēs... Tad par tādu ārzemju bišu, par ārzemē, ko viņas dara? Tas ir citādāks. Citādāks, tur arī notiek kaut kāds citāds feelings vai kaut ko. Jā, bet ir kaut kur par tavām sajūtām kaut kas tāds. Jo tagad iepriekšējā dziesmā mēs vairāk manījām bites, viss ap to, bet te ir kaut ko vairāk par tavām sajūtām. Grūti aprakstīt bišu sanēšanu dziesmā, bet es esmu to darījis tādā kā recitatīvā, ko sauc mūsdienās par repu. Un tur ir manas sajūtas, labi sajūtas ir sajūtas. Jā, bija atslāpnājums tāda nākamā dziesma, repa stilo 7. skatos, jā? Jā, repa bites. Repa bites, rap beats, tā kā repa beats. Rap beat vai rap bites. Jā, man angļu valoda ir stiprāk, uz rap beat streets. Streets? Ne streets. Jā, mazā bitī matos. Tas ir bišu sūds, ko mēs ēdam. Jā, mēs ēdam bišu sūdu, ārzemēs sūdu, jā. Ja tu jau cukru klāt bitēm, tas nav bišu mēnus, jā. Noieduks kokteils ar laisu, jā. Iespēvēnētu iekšā pie treņu, jā. Ja tev nāk pretī meitene, saka viņai, kur esmu meitene. Un ja tu gribi, lai tev būtu meitene, es esmu skaista meitene. Tas, ka tomēr saprati manas sajūtas, kad es biju siltajā zemēs kopā ar bitēm. Pagaidiet, vai pateici, kurā raidījumā mēs esam? Pīpīpānos FM! Jā, es redzēju, bet es kaut kā saklausīju, ka tu kaut kā to biji vairs meitenēm, ne? Tev nelikās pārlieku daudz tas vārds meitene. Bita jau pati ir sievieši, tādēļ arī es esmu bieži vien... Kaut ko es biju dzirdējis, ka ir viena tāda glavnaja mātīte. Pārējie tur tādi kramiņi, cāramiņi vēl tur kas, jā. Bet jā, ja tas būs Gunārs, neceļam. Jā? Labdien! Jūs varētu pateikt manai mātītei, ka es esmu mājās. Pīp.
neesmu mājās. Ja? Labi, bet pats galvenais ir tāds, ka ir lietas, tu pirms brauc šurp, es to zvanīju, vai tu varētu atnākt ar man studijā. Tu man nekad neatsaki. Nu labi, šī ir pirmā reize, kad piemācies, bet tu man nekad neatsaki. Ar ko runa? No, jā, Ar ko runa? jā. Bet tu teici, ka tev ir kaut kas tāds, ko tu labprāt visiem pavēstītu. Man arī ir bijušas svētas situācijas. Tad, kad tu man zvanīji, es par to domāju. Jā. Tas bija tā izlēms, ka jāpavēstī, bet saprot, ka tu esi dzīvajā ēterā, uz domas mainās. Labi, es tev pateikšu, šis ir ieraksts. Es vēlētu tev pateikt. Labi. Ja tu vēl, es pateikšu. Es pateikšu to skaidru. Jā, Aivars ir nolēmis kļūt par tranu. Ārlūks Rudzuls! Biškopis! Paldies tev, mēs vēl ar tevi uzspēlēsim. Elvis Kravcovs lieliski ģitāru spēlē. Paldies! Kurš ieteica biškopi? Kaut kur no šeit. Kungs, mēs jums uzdāvināsim vēl vienu Normundu Rutuļu darbu, šoreiz kā N-Works disku. Tas jums vēlreiz aplaus, lielisks ieteikums. Paldies! Artūrs uzliks austiņas, kurās skan skaļa mūzika. Un drošības pēc uzliks virsū vēl celtniecības ausis, lai neko nedzirdētu. Un man no jums ir nepieciešama viena ļoti svarīga lieta šeit ideja. Pārliecināsimies, ka Artūrs neko nedzirda. Artūr, tev šobrīd skan mūzika ausīs? Nejautā man tagad, es nedzirdu. Tev ir veikals vaļā. Sarkana. Tā kā esmu pārliecinājušies, ka tik jau dumšiņš nav. Paldies. Kas Artūram ir nepieciešams no Jura? Man ir vajadzīgs ieteikums no jums. Ko Artūrs varētu gribēt no Jura? Lūdzu, mašīnu. Ļoti labs ieteikums, bet arī paliekam. Starp cik cepurnos ļoti labi. Mašīnu. Tā jau jāks tev teikt. Tātad Artūrs no Jura grib mašīnu un skatīsimies, kas notiks tālāk. Šeit mēs sākam ļoti kaislīgi, tā ir kā jūs nu pat būtu laimējuši jaunu Dormeo matraci. Ja, tātad ar 3-2 mēs tādu ļoti ja? 3, 2, 1, 7. Priecājos, ka piekritāt paskatīties. Vienīgais jau tumsa, jau tuvojās jūs varbūt. Jā, nu skaisti. Jā, ir jāsmuka Renault, kā gribē. Renault Man bija pagājuši gadu, bet tad es pārdevu. Jā, nu kāpēc pārdevāt tik labu mašīnu? Es jums viņu pārdošu. Jūs esat laipni. Ko jūs sakat par krāsu? Bildē izskatījās mazliet savādāk, ko jūs sakat par krāsu. Pirmdienās es brīvs, jā. Nu jā, pirmdienā noteiksim, jo te hameleons, zinu, tumsā nevar noteikt. Varu arī. Jo, mēs uzkrāpēt ar Gredzenu. Vai jūs gribētu testa braucienu? Sievietes man visu laiku to saka. Es negribēju jūs pārtraukt. Nē, viņš kārtībā. Tādas tekstas apskaužas tiešām. Biznesmeņi. Nu, ņemiet atslēgu rekordu, pataustiet ordinālā, ko piespiediet izliks ārā. Nē, viņa tāpat, viņa slīd iekšā, tāpat nav vairs vietā. Viss kārtībā. Tā, tūlīt skatiet. Tā, nu. No? Kā pastāv, jā. Kā bitīt, lūdzu, ieklausieties. Zum. No, jā, un neviens klānis nav vairāk. Mēs varam runāt par pirkumu. Nu, par cenu parunājam. Cik tā jūs dos? Tā jau es nevaru pieņemt uzreiz, bet es samaksāšu. Cik tad es gribu? Cik gribu, jā? Davai 10,000. Nu, daudz man nav. Eiro, 10,000. Nu, 20 Latvijas, 20 eiro izskatās atbilstoši. 20, jūs tur 0,3 klāt, jā, domāju? Ne, dejot nemāk. Nu jā, no prieka jau gribēju dejot. 20,000. Jā, es saprotu, jā. Nu, kā bija iekšā? Tā, jā. Nu, kā salāts patīk? Sveiki! Jā, man sieva. Sveiki! Sieva aizmugurē vienkārši pa ceļam braucam. Tā, es apiešu. Uzmanīgi.
Lūka vaļā, bet nav jau jāskrāpē. Nu, kāpjam iekšā, nu, Rāģiņš viss, kā teica, visas ekstras ir spoguļi, josta un sols. Nu, ko sakat? Man bija tagad jādod jums tie 20. Jādodies šur. Tad darījums noslēgt. Nē, darījumi man patīk. Nu, labi, nu tad rekur tehniskā pasa ņemiet, jā. Nu, tur Šito es parlabāšu. Rītā. Atjums vaļīgais atsūkumi, jūs kāds vārds. Tā, tu jau ko jūs apsāri? Man laikam beigās patīk, jā? Artur, ko tev sievietes bieži saka? Paldies. Pēc testa brauciena, jā. Pirms un pēc. Paldies. Par skaļu. 3, 2, 1, aiziet! Es domāju, ka nebūs. Katram savi rituāli, man šis gājiens. Darbie televīzijas skatītāji, ir jums kopā Kaspars Vecvagars un vēlās vakara ziņas. Ir notikumi, kas pārsteidz pasauli, un ir notikumi, kas pārsteidz sirdis. Šodien 3 notikumi, kas ir savienojuši sirdis, it sevišķi Mārupē, kur mums ir visvairāk skatītāji. Pievērsīsimies uzreiz pirmajai korespondentei, Līgai, kura ir nonākusi kādā situācijā. Mēģināsim ar viņu savienoties. Līga, halo! Jā, Kaspar, es tevi dzirdu. Ak, Dievs, kā tu vari būt tik mierīga! Ir grūti, bet es esmu profesionāli un es ļoti mēģinu savākties. Man jādrīkst pasakāt, šis ir ļoti personīgs pārdzīvojums. Kāpēc? Kāpēc personīgs? Jo ar mani tas arī notika agrā bērnībā. Es domāju, tieši tāpēc arī man izvēlējās kā speciāli korespondenti un būt šeit līdzās. Saki, lūdzu, kāds ir iemesls šim te konfliktam? Kas notika? Kurš kuru inicijēja? Grūti pateikt, kurš kur ir inicijējis, bet tādā veidā pasaule iet uz attīstību. Un saki, lūdzu, vai šiem te aiz tevis esošajiem ir arī vārdi, piemēram, pa labi, kā sauc viņu? Rinalds. Rinalds. Pa kreisi? Andris. Jā, sapratām. Jā, saki, lūdzu, kāpēc viņš stāv, kāpēc Andris stāv? Jo Andrim ir ļoti grūti sēdēt. Andrim gadījās tā, ka viņš vienreiz sēžot salauza roku. Un tā laika viņš stāv. Par Rinaldu neviens nespēja neko izskaidrot. Un tu šobrīd esi tieši pa vidu visam. Kādas tavas personīgās emocijas? Nebīsties? Man ir ļoti liels saviņojums, bailes un prieks reizē. Nosauc to visu vienā vārdā. Vienā vārdā, kā to sauc? Ciahaus. Paldies, Līga, paldies tev liels. Atgriežamies studijā, tā bija Līga. Ciahaus. Šie notikumi norisinājās netālu no Limbažiem, uz kuriem mēs savus korespondentus sūtam jau 3. gadu pēc kārtas un sūtīsim vēl. Nākamais korespondents Normunds solījās esot sagatavojis īpašu sižetu. Normund, halo, vai tu mūs dzirdi? Jā, Kaspar, labvakar, dzirdu. Saki, lūdzu, kā tu jūties šobrīd? Vispār labi, bet ja es būtu paņēmis viens lietas, kas justos daudz labāk. Vispār tas, ko es vēl pateikt, es esmu gatavs to darīt. Žestikulē prātīgāk, vai tu varētu lūdzu mazliet pavirzīties pa labi? Jā. Kā tu šo te nosauktu? Kā tas saucās? Sapnis vasaras naktī. Vai tu kaut ko tādu pieredzi pirmo reizi savā dzīvē? Jā, diemžēl es arī pašos Limbažos esmu pirmo reizi, taču pirms tam es kārtīgi, lai staigāju apkārt, lai iepazītu apkārt, lai satiktos ar vietējiem ļaudīm un vēl galā varētu sniegt šo reportāžu. Un vai varētu būt, ka mēs arī no tevis kaut ko tādu sagaidītu drīzumā? Pilnīgi iespējams. Es esmu šeit adaptējies šajā situācijā, tā kā viss var gadīties. Paldies tev, Normund! Paldies! Paldies! Tas bija mūsu korespondents Normunds, kurš, starp citu, no korespondentiem vienīgais ir precējies.
Viņš solīja vēl karstus jaunumus arī turpmāk, taču tagad pieslēgsimies mūsu jaunākajam korespondentam Krišjānim. Halo, Krišjān, vai tu esi jau ar mums šobrīd sakaros? Jā, Kaspar, es esmu sakaros un es esmu vispār šokā. Es esmu dziļā neizpratnē, kā tā vispār var rīkoties. Vai tad tu pats nekad neko tādu neesi darījis? Nē, nekad un ne grama. Saka, lūdzu, kā šo visu pasākumu varētu saukt? Purziņš miglā. Saprot, tā jau arī nevar, te kaut kādām normām ir jābūt. Vai viņi tevi neizstum, jo izskatās, ka tu vienīgais esi apģērbies? Es jūtu, ka, es vienīgais varētu izstumt pats sevi, jo tā man nav pieņemama. Skaidrs, un saka, lūdzu, kam šie te cilvēki gatavojās? Vai olimpiskajām spēlēm, vai kam tieši viņi gatavojas? Rītdien ir plānota kopošanās, un tam arī viņi gatavojās. Šis ir pirms kopošanās rituāls, bet ne jau tāds man ir pieņemams. Jā, un saka, lūdzu, kā tu nonāci pie šiem cilvēkiem? Kas tev bija jāizdara, lai tu tiktu? Es gribētu teikt, ka prāta vadīts, bet, ziniet, redzot šo noteikti ne prāta vadīts. Skaidrs un izskatās, ka jūs šobrīd kopā dodaties uz kaut kurien, saka, lūdzu, kāpēc viņš laiz te ausi? Jo tā es varu saglabāt mieru. Un vai tev nav bail samērcēties šobrīd? Tāds mierīgs un nosvērts tomēr. Man nav bailes vairāk no nekā, jo atbraucot es arī nedaudz samērcu. Un tagad var teikt, ka esmu jau uz to ar viņiem. Un varbūt šī visa sakarā tavs novēlējums Latvijas tautai. Saglabājiet sausumu. Paldies, Krišjān! Un Līga Normundiem ir atpakaļ, lūdzu, kāpiet uz skatuves. Līga, tūdaļ mēs tev parādīsim pirmo video par 4 brīvi puisi. 5. ir aizņemts. Tev ir puisi? Skaudība, Juri, skaudība. Kaspars un Juris. Man ir puisis Kris. Kaspars un Juris, viņi darīs pareizi vai nepareizi? Pareizi. Kaspars un Juris darīs pareizi. Juris un Krišāns līdz ar to darīs... Juris arī, ne? Sorry. Oskars un Krišāns darīs pareizi. Nepareizi. Jesus. Tā. Padzeramies ūdeni. Un sākam. Jūs esat gatavi? Tas ir ļoti svarīgi, ja? Apliecināsim to ar skaļu 3, 2, 1 aiziet. Viss kopā. 3, 2, 1 aiziet. Gatavojoties izlaidumām, paskatīsimies, kā ir pareizi likt pēdējo eksāmenu. Tad es te viņu vienkārši nolieku. Noliec, jā. Lai jums veicās tālāk dzīvē, jūs man bijāt ļoti labs audzējums. Skolotāji, es jūs izdzēsīšu no draugiem. Jā, ļoti pareizi. Kā nevajadzētu likt pēdējo eksāmenu? Pasniedzēju necienāsim. Kā vajadzētu pirkt uzvalku? Es varbūt noņemšu mērus, ja? Es vēlētos kaut ko melnu un standarta, lai es neizceltos pārējo puišu vidū. Skaidrs, un vai šeit tā platāk, vai šaurāk, vai jūs gribat? Priekšā vai vietas. Paldies! Kā nevajadzētu pirkt? Uz celīšiem būs nosēdušies droši abolīgi liecēt mutē, jā? Tad es jūs nedaudz iekļaukāšu. Šādi būs labi skaties spogulī, ja? Mājiet gali, ja jūs nevarat parunāt. Paldies! Asīs mūsu uzvalks. Dodamies pie friziera. Kā pareizi veikt šo procesu? Jūs brīvs? Jā, droši. Jūs pēc pieraksta. Jā.
droši vien neko negribētu mainīt. Jums jau tāpat laba frizūra, bet mēs jūs uzfrišināsim. Neuztraucieties, jūt mazliet trīca. Jā, tas ir svarīgs solis, mums sāksies. Gatavs dīglātiem. Paldies! Kā nevajadzētu doties pie friziera, gatavojoties izlaidumam? Tas pats. Tas ir vēl brāns, kaut kas uzvalks. Dodamies tālāk, došanās aktu zālē. Kā pareizi ieiet aktu zālē? Varbūt kādu dienu ieiesim arī baznīcā, ko? Nu, nezinu, kā tas būs pēc šovakar balas. Jā, ļoti pareizi, nākotnes plāni. Kā nevajadzētu. Nāc, viss, mocības ir beigušās. Nāc, nebūs jāmācās vairāk. Viss. Esam tikuši aktu zālēm. Svīstam, bet smaidām. Kā pareizi, tas ir ļoti interesanti, kā pareizi ir svīst, bet smaidīt. Jūs arī? Jūs tāds smakojošs pozitīvisms. Kā nevajadzētu. Tā. Jā, sapratām. Mums vēl palika saņemt diplomu un sabučot skolotājs. Tas pēdējais interesanti. Reizē parādiet, kā vajadzētu un kā nevajadzētu sabučot skolotājs. Vai jūs ir? Ar ko priekš skolotājs? Mierīgi. Pastīsimies, kā vajadzētu sabučot skolotājs. Lūdzu, diploms. Paldies! Paldies! Kā nevajadzētu bučot skolotāju izlaidumā? Skolotāji, bet man vēl nav 18. Nu labi, atrasiet. Tur arī apstāsimies. Paldies! Lielisks izlaidums. Nākamo Edīti spēlēs visi. Spiediens aktieši nost kapuce. Lūdzu jautājumu, uz kuru atbilde būtu kapuce. Kas tam bija mugurā pirmajā randiņā? Kapuce. Nosauc vietu, par kur tu iedomājies. Pirmo vietu, par kur tu iedomājies, ka tev paliek slikti. Kapuce. Kā varētu īsāk pateikt mucē kapus? Jā. Kā spiedienā parasti sauc Juri? Kapuce. Pamainām. Kapuce nost. Ceru, es dzirdēju. Pareizi saklausījāt. Nē. Šeit kas bija? Bildes. Brilles. Viena lieta, kas Artūram izskatās labi. Uz kā pēc mana apmeklējuma toaletē vairs nevar apsēsties citu. Juris Lauskas jau meklēt kāzām vadītāju. Ņemam vēl kaut ko. Strūdele. Nevīglākais ēdienu nosaukums. Strūdele. Tā mani sauc bērnībā. Strūdele. Atceries. Ar ko parasti Artūram met pa sevi pēc neveiksmīga šova? Jūs pārdomājat, šis nav par mani? Jā, jautājumu. Tad paņemam vēl kaut ko. Spainis. Ar ko Kaspars un Krišjāns dabūs no manas pēc šova? Kad Artūrs iecinās, ka sievu savu sievu nesņem jūs galvas. Kādēļ Kaspars nav ticis pie sievas? Kā nevajadzētu saukt Daini trīsbrāli? Kāda ir atskaņa vārdam svaigs? Un vēl pēdējo
paņemam. Vecmammas krūtis! Kam pa vidu atrodas naba? Paldies! Paldies! Jā, jums jautājums tiešām vārdu. Paldies! Aktieri! 3, Pazūd trīnieks, vēlreiz visu kopā un skaļi. 3, 2, 1, aiziet! Tā, cēteri. Šis ir cežo. Es sacerotu, Coseidona kungs. Sagaidi. Nesteidzies. Lēnām. Necārmērīgi. Ataisi sagaidām tikai durvis. Saskaties, kāds ir camelis. Satīkams. Kāds iekšā? Gluds, kā jūsu cauris. Cedar. Cogats iet. Paldies. Caka. Tev bija jābūt ciestūres. Ciedodiet. Man taču nav jāliek tagad eksāmens. Carīvējos gar cakaļu. Kur man cēdas jāliek? Uz cedāļiem! Cidevs. Cerams, ka tu tiesības atradīsi rokas pārku lakā pie tāda instruktora. Ar cirmo reizi. Un šai etīdē tiklīdz zālē atskanēs kāds smiekls, kuru izraisīs jūsu pateikts teikums vai darbība, tā jūs tiksiet nomainīts pret citu aktieru. Esiet gatavi, etīde neviena smiekla. Tātad tiklīdz zālē kāds iesmējs, aktieris tiek mainīts. Etīdi sākam ar 3, 2, 1, aiziet! Juri! Kāpēc tu runā tādā jocīgā balsī? Līga! Tu esi dzēris. Labvakar. Labvakar. Beidzot kāds saprātīgs personāžs. Paldies, dāmas. Es pie jums nāku katru vakaru nejauc ar tālu. Es saprotu. Bet es turpināšu nākt, jo man patīk jūs grudaks. Es saprotu. Savējies gribam patīk daudz labāk. Es saprotu. Ļaujiet jums uzdot personisku jautājumu. Es saprotu. Oskar. No. Skapīja ātri. Liecājas auss. Oskars. Tikai dzersiet vai beidzot arī jautāsiet? Es dzeršu no šī mīlestra. Paldies! Diezgan ātri, jūs tur mainījāties. Turpinām mēs ar etīdi, kurā noteikti ir jāpiedalās Harmundam Brutulim. Klausējiem sagaidām mums skatulis. Arī otrajā daļā un šo etīdi kopā ar Oskaru un Krišā. Ļoti pareizi. Tātad kaut kas par un ap dzemdību namu, Harmunds Brutulis improvizācijas šos spiediens un apvienotais skatītāju koris kopā visi. 3, 2, 1, aiziet! Klau, palīdz noslaucīšu. Es nesaprotu, kas tam galvenajam ārstam ir, ka viņš pret praktikantiem mums tā izturās. Es šausmas.
Nomazgā to savāc ūdeņus, kādam izlījuši ūdeņu, mums jāsaka. Tu tā stāvēsi, jums slotu. Nē, mēs jau varētu to darīt. Tev jau vēl 2 dienas praksē. Tur jau tā lietas es gribēju tās ar godu aizvadīt. Tad varbūt ar godu slotu rokā to var darīt. Nu, bet pēc 2 dienām jau tu varēsi darīt ko nopietnāk, slaucīt jau 2. līmenī. Tu šobrīd slauku es. Klau, vispār mums 10 minūtes, lai pabeigtu, līdz atnāks tas galvenais ārsts pārbaudīt. Tas... Kā viņš nāks? Nu, nāks jau viņš normāli, tas, kurš slēg kāds pauri. Tā kā mērķis, kāds pauri, patesādi. Ko čia redz? Mātri. Viņš jau vien kājas lēc. Ko tev viņš jādara? Mātri jau tētāks, viņš ir kāja, jā. Viņam var iedot slotu? Nē, mēs viņam iedosim slotu. Tas 2 dienas paiet ātrāk? Nu jā, bet tu pats saproti, kas būs, ja tu iedosim slotu. Mums ir jābūt visam Viņš varētu izmantot tā kā kruķi to slotu. Saprot, otrādi. Nu, es domāju, ka labāk viņi nemācīja, tu pats zini, kas notiek, kad viņi māca. Viņš nāk tev uzreiz klāt pie sejas. Vēļ! Tev jau ir bijis, jā? Es vairs to negribu pieredzēt. Tad varbūt nedosim viņam slotu. Labi, klā man vēl pāris tumbučus jādos laukt. Viņš jau 3 ūdeņi, kā ir, tā ir. Es slauku. Es ceru, ka arī viņš slaucīs. Jo 2 tomēr darbs iet rētāk uz priekšu. Un gal galā tās 2 dienas paies ātrāk. Nepiemini viņa māti. Māti? Jā, savādāk viņš uzreiz viņam piemetās tā kā viegli. Nu, cauri. Jā, viņš iešrokīs. Tā, praktikanti, kāpēc te vēl ir ūdeņi izlieti? Kāpēc 2. stāvs nav kārtīgi saslaucīts? Jums vēl praksē ir atlikušas 2 dienas. Jā, mēs šeit ar Norču mazliet aizpļāpājāmies un nepamanījām, cik ātri paiet laiks. Tu man gribi mācīt? Nē, es negribu mācīt. Es domāju, ka jūs jau bērnībā māti izmācīt. Ļoti labi, Krišāniem saprast, kas ir šķir. Esat gatavi, mēs arī sākam 3, 2, 1, aiziet! Vai. Jā, kā iekšā otru mājies, jo es negribu. Meitenīt mīļo. Vispirms ieelpo dziļi un izelpo vēl dziļāk. Tieši tik gara ir šī truba. Tieši tik garš būs tavs ceļojums. Es nevaru man labāk iet uz tur bāru. Tu atkal gribi dzert. Uz kur lai mēs ārkājām uz tu? Jaunā gada apņemšanās. Starp mums vairs nekāds alkohols. Es tev atvedu uz akuparku un tu gribi sēdēt bāra. Jā, bet personīgā instruktora kungs, es tiešām esmu uztraukusies. Jā, es arī tagad, jo sanāk, ka tu ar instruktoru esi apņēmusies kaut ko jaunajā gadā kopā. Jaunais gads ir Miklātī. Izdziedi! Jaunais gads ir Miklātī. Tāds kā tāds pazudis rīts. Tu labi visu atceries, bet runāt ar mani par to atsakies. Es esmu šokā. Es esmu vīrietis. Es esmu sieviete. Tāpēc varbūt abi 2 tomēr aiziesim uz bāru. Es vēl joprojām esmu vīrietis. Es nozīmē, ka es maksāšu. Ne? Lai tu neglabātu naudu. Vai tad tavuprāt šīm baltpusēm nav kabatu? Ko es tev gribu pateikt, šīs mūsu ļoti sarežģītās attiecības ir jāieliek kaut kādos krāmjos. Ir gan sarežģīts, jo tu pat mani nesauc par savu puisi. Kods personiskā instruktora fantāziju cikls tavā galvā ir aizkavēts. Varētu padomāt, ka peldēt nemākoša sieviete nebija tava fantāzija. Slīkstoša bija. Lai es tev varētu glābt, lai būtu iemesls skūpstīties, cits iemesls, nevis tas, ka tu man patīc. Izdziedi! Katru reizi, kad es tevi satieku, es kā tāds puķīts ar plokstu. Man
gribas ar tevi kopā ziedēt, un vairāk bērnus mīlēt. Es gribu ģimeni un laisties, lai aptu trupu beidzot, bet tu tikai te Martīni steidzies. Vai tad neredzi, kā sirds mana pukst, un man tiešām šodien ietrūkst naudas. Patreiz, ka mēs atnākam uz akvaparku, tu paliec pārlieku maigas un sievišķīgs. Jā, bet tu paliec pārlieku slapja. Un es nevaru saprast, vai tu raudi, vai tu vienkārši mani stiprāk mīli beidzot. To nevar saprast arī es. Tu pasaki vienkārši, ko tu gribi? Tu gribi, lai es noslīcinos? Nē, es tā kā gribētu ģimeni tā kā gasu maizi. Izdziedi! Oficiāli tu gribi tagad pēkšņi, bet manā sirdī varbūt jau ir uzplaukši krotoši. Pret citu sievieti, kuru redzēju apkārt skrienam. Tavu māsu. Un pie viņas arī ir redzēts. Tu esi nežēlīgāk. Jā, es zinu. Tu zini, kur kas ir. Rekur ir vīrietis. Lieliski pieslēdzās, noslēgt detektīvi. Laimīgās sarežģītās attiecības akvaparkā. Turpinām mēs ar Oskaru Jūri. Arī ar skaļu 3, 2, 1, aiziet! Varēja kāds atnākt uz veikaldienas vidū. Sveiki! Labdien! Jūs ļoti labi šodien ienācāt veikalā. Jā, es redzu, ka jums kaut kas mazliet pietrūkst. Nē, nedomājiet, ka es jums saku, jums ir rastas pārāk vaigu vietas, bet tās vajadzētu notikt šeit. Vai jūs zinat, kā varētu to tam tikt vaļā? Redziet, kāda man ir slaida vaiga? Redziet? Jā, tiešām jums ir ļoti slaida vajag. Jā, man ir ļoti, es lietoju, pieņemsim, kaut ko unikālu, kaut ko jaunu, ko es arī vēlētos jums šodien piedāvāt. Man es īstenībā tieši meklēju, Jā, nu tas lūdzu. kopšanas līdzekļus, varbūt. Šo. Es jums nepiedāvāšu, jo tā ir mana soma, ar kuras ārā zinu kaut kas cits. Bet es jums gribēju tieši piedāvāt šo vaigu nosūcēju. Jā, tātad... Bet tad viņš tagad pašai pats. Jūs viņu sakratiet, pirms tam pilnīgi sakratiet. Ko jūs vēl mājās tā kratiet pirms lietojat? Ja tur var būt kaut kas veids. Es jau sievietes zinām gan. Jā, es jau ar sievieti, jā. Labi, bet tad es jums varbūt varētu piedāvāt sākt ar šo te, jā, ar šo es gribēju sākt. Jā. Redziet, mums ir unikāls priekšmets noņemot korķi, kuru piespiežot. Jep. Jauns! Šo jums būs jāliek uz seiņas. Tā, jūs varbūt varat... Jā. Bet kā tos te darīt? Es te tagad kaut universāls līdzeklis. Mazliet vienkāršāk. Tātad ir tas brīdis, kad jūs vislabāk sajūtat, kad sāk... Man personīgi universālai līdzekļi nepatīk, jo es uzskatu, tas, kas dar visam, nedara nekam. Man vajag Ja universālais līdzeklis jums nepatīk, mums ir vispār nav universālais līdzeklis, kas ir vedīts tieši jums. Kas jums ir pēc horoskopa? Zivīms, šis ir tieši radīts zivīm. Redziet, izbīdnis ārā. Izbīdnis Jā, ārā. viņš jums palīdzēs. Kā jums vispār ir ar puišiem? Sūdīgi, vai ne? Var redzēt, jūs esat viena pati veikalā, jā. Tātad šis ir tas līdzeklis, kurš pievilinās puišus pilnībā klāt. Nenoņemot no sejas jūs iepriekšēju. Tas izskaidro sarunītas veiksmi. Jā, Labi. kad šis, protams, ir izlietots. Vairāk augstceļējiem man... Jums noteikti ir jāpaskatās spogulītī, vai viss ir kārtībā. Nu, tas būtu, jā. Ir viss kārtībā. Jā. Tagad varbūt ķersimies pie finansiālajām lietām. Panāciet man tuvāk. Panāciet. Vai jūs jūtat, kā jūsos virmo kaut kas?
nepārdzīvojat, vai jūs jūtat, kā jūs uz pirmo kādu mīlas lietu? Jā, patiesībā tiešām jūtu. Jā, un tad es jums gribētu arī piedāvāt pašu galveno atribūtu šo te, ja jums gadījumā vīrietis nepievērš uzmanību, lūdzu uztaurējiet viņam. Reāla situācija lielveikalā. Oskar, jau viss ir kārtībā ar sevi, vari neko neaiztikt. Atstāj tā kā ir. Dievs! Šoferī taču mierīgāk dzīvs cilvēks, vai? Lās! Cienījamie pasažieri, kontrole! Biedrības! Jā, jūs arī nedomājat. Sekundīti. Dodiet man divas. Izžoks. Arčes tev paņēma. Paldies. Es paņēmu meitīt, dodiet man divas. Izžoks. Blūdais! Jā. Priekšpusē. Biļetīte nav jāpērk. Nav problēma, nekāda problēma nav, jā. Es varu padot to naudiņu. Nē, mūsdienās, kurām katram naudas, es pats esmu. Es atvainojos, piedodiet. Atvainojos. Gan agresīvs. Paldies. Es vienkārši aizniešu atpakaļ uz savu vietu. Es atvainojos. Piedodiet, lūdzu, es atvainojos, piedodiet. Paldies. Es atvainojos, jaunais cilvēks. Jā. Likums nav, jā? Nē, nekāda problēma, jā. Piedodiet, atpakaļ. Nopiet. Neņemiet jaunā. Pulīt. Atpakaļ. Kur es tev tiešām netraucēju strādāt, es vairāk problēma. Taču traucēt. Es atvainojos. Es jau smaržoju pēc jums. Centrāla tirgus. Tas nav biļeti. Es esmu redzis invalīds, man biļeti nevajadzēs. Točnāt. Pat cik savējās melonas ņēma. Grieķu vai vietējās? Izskatās vietējās. Mēbeļu nams. Uzmanīgi. Tu brāt cilvēku, jaunais cilvēku, biļeti. Sabiedriskais transports. Es tik jums domāju, mums stāv. Pirmo reizi mūsu maršrutā Lunkanā Žozefīne. Transporta veidus. Var izbaudīt ātrumu cilts kārtīgu, kalnē braucienu ar kārtīgu, un Rodību veidu tunels arī gaidīs tev palikāt gaisā. Paldies tev! Ar skariem aplausiem Darbots Runduls! Paliek uz skatuves! Lielākais paldies mūsu spiediens plašajai komandai, kas esat arī jūs skatītāji. Liels paldies jums par šovakaru! Tu tiek atzīts par certificētu spiedēju. Ar šo dienu tev pašam savs zvaniņš. Vēlreiz liels paldies jums. Mēs tiekamies pēc īsa brīža apšterpartijā otrajā stāvā. Un turpmākajos šovos vēl šajā sezonā.